Jurkānē. Lomas ieskaņoja Gundars Silakaktiņš. Labrīt darba nedēļas noslēgumā! Ar jaunākajām vēstījuma 900 sekundes jau bez 5:30. Bet rīt raidījums svin savu 20. dzimšanas dienu. Labrīt, esiet sveicināti! Ar to presi apskatām. Lietu saraksts, lietu medlīs. Labrīt! 4. oktobrī mēs pavisam citādi sākām šo raidījumu un nevelti. Nevelti, tāpēc, ka mums rīt 5. oktobrī ir ļoti apaļa jubileja. 20 gadi 900 sekundēm. 20 gadi ar 900 sekundēm. Vesela paudze uzaugusi. Un paudze arī šepat televīzijā šai pus ekrāniem. Un šis būs pavisam īpašs raidījums, kur pakavēsimies atmiņās kopā ar jums. Un arī svinēsim. Protams, svinēsim. Protams, svinēsim, bet, protams, arī stāstīsim par aktualitātēm pasaulē un Latvijā. Un tūdaļ ieskats dažos no tematiem. Latvijas un Zviedrijas amatpersonas pārunās Baltijas jūras reģionu drošību. Sagatavots apjomīgs sūtījums Azov cīnītājiem Ukrainā. 900 sekundēm 20 gadu, un mēs sarunāsimies ar vienu no raidījuma tēviem, kino un TV producentu Andreju Ēķi. Bet pirms gaidāmās konferences veselības dialogi ar ekspertiem spriedīsim par inovācijām veselības aprūpē. Pieņemam apsveikums un gaidām vēl ciemiņus, mūziķi Ralfu Eilandu un grupu Dziļi Violets. Labrīt! Labrīt! 20 gadi. Ko jūs darījāt pirms 20 gadiem? Tas būs jautājums, ko mēs bieži uzdosim citam.